Kādi noteikumi māju īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir jāievēro attiecībā par sniega izvešanu pēc jumta tīrīšanas vai arī ietves tīrīšanas? Un kādi sodi var tikt piemēroti, ja sniegu novietojam neatbilstošā vietā? Ja mēs runājam par iekšpagalmu, tad īpašniekam ir pašam jārūpējas par šo iekšpagalmu, un iztīrīto sniegu tiešām ir jānogādā ārpus jau ielas sarkanajām līnijām. Rīgā šobrīd darbojas 2 bezmaksas šīs sniega izgāstuves. Arī notīrītais sniegs un lāstekas no jumta pirmkārt ir jāatbrīvo šī gan ietves daļa, gan, ja sniegs ir nokļuvis autostāvvietu zonā vai uz braucamās daļas no šīm teritorijām. Jāsavāc viņš pirmajā brīdī, droši vien tajā brīdī, kad vāc izveidojam šīs kaldes un nogādājam arī uz šīm pašām sniega izgāstuvēm. Mēs redzam situācijas pār ielai, kas notiek tajā brīdī, kad mājas īpašnieks ir notīrījis un nav izvedis šo sniegu. Apstādījumos nedrīkst nogabāt sniegu, tātad arī šis sniegs ir jānogādā uz sniega izgāstuvē. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem no ietvēm notīrīto sniegu var likt vaļņos, kas netraucē gājēju kustību, bet noteikums ir tāds, ka valni nedrīkst veidot pretī iebrauktuvēm, krustojumos, kā arī pieturvietās. Savāktā sniega izvešana no ietvēm, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmei, jānodrošina darba dienās no 21 vakarā līdz 7 rītā, bet svētku dienās un brīvdienās jebkurā laikā. Kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām. Tad Daugavas kreisajā krastā sniega izvešanas vieta atrodas Daugavgrīvas šosejā 2A, kas ir Spilvas teritorijās. Savukārt Daugavas labajā krastā šāda vieta atrodas Lidlauku ielā 40, kas ir Rumbulā. Agrāk sniega izgāstuve atradās Ziepniekalnā Rītausmas ielā 35, bet nu jau tā ir pilna un tāpēc slēgta. Savukārt pašvaldība sniegu ved uz Zaķu salu, kur nolīgtie ielu uzturētāji īrē šo teritoriju sniega glabātuves izveidošanai un apsaimniekos līdz pēdējā sniega nokušanai. Mēs redzam, ka ļoti daudzi namīpašnieki grēko, un mēs arī ar pašvaldības policiju šogad šim pievēršam pastiprinātu uzmanību. Mēs jau vairākas reizes esam saskārušies ar situācijām, kad tikko notīrītā, piemēram, velo infrastruktūra, ietvu infrastruktūra vai pat braucamās daļas tiek piesārņotas ar šo sniegu, un tad, pašvaldības policija vēršas pret šo nama apsaimniekotājiem par veiktajām darbībām. Par saistošo noteikumu minēto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro, savukārt juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 1400 eiro. Atsevišķas statistikas par piemērotajiem sodiem Rīgas pašvaldības policijai nav, bet ja salīdzina ar nenotīrīto jumtu pārkāpumu skaitu, tad šāda veida pārkāpumi, kad tiek veidot sniega vaļņi vai sniega uzkrājumi uz apstādījumu apdobēm, ir konstatēti krietni mazāk, jo tie nav tik bīstami kā, piemēram, bieza ledus kārta uz jumta, kuru katru brīdi var krist lejā un apdraudēt gājēju vai transporta līdzekļu drošību. Mēs arī paši esam aktīvi šogad veduši ārā sniegu. Šobrīd pilsētā ir izvests vairāk nekā 45,000 kubikmetru sniega no pilsētas ielām, no pieturvietām, no velojoslām, no krustojuma zonām. Un attiecīgi par neatbilstoši veidotiem maņiem mēs arī piemēram līgumsodus saviem uzturētājiem, īpaši kas attiecas uz pieturvietu zonām. Saistošie noteikumi noteica, ka sniega un apledojuma laikā ietvēm jāveic attīrīšana no sniega vismaz 50% platumā no kopējā gājēju ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metrs, kā arī jākaisa preslīdes materiāls. Šie kopšanas darbi jāpaveic līdz 8 rītā. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.